Tikai nedaudz nokavējiens no Valmieras futbolistiem. Bet viņš turpina cīnīties uz galam un atgūst bumbu savai komandai ļoti veiksmīgi nospēlē šajā epizodē. Roberts Siksalietis, numur 14. Piespēlē Savaļnieks šeit aizmugurē stāvokli nav bīstams ienes un rezultāts 1-0. Lūk, sagaidām vienu labu epizodi un ļoti skaisti vārti. Valmieras Glāzes komandas izpildījumā ļoti fantastiski piespēle Mārcis Ērgļa izpildījumā un tādējādi Niks Savaļnieks arī precīzi gūst vārds no gaisa. Ja negluži pārmetot bumbu garām pāri vārdsargam, tad nedaudz garām sitot un rezultāts atklāts. Nu, ko vairāk Gulbeni kontrolē bumbu šajā spēlē, bet viens bīstams moments pirms tam bija. Un jau Valmieras futbols var doties uz priekšu. Nu, labi, piespēl šeit pakreiz uz Savaļnieku, vai Savaļnieks saglabās bumbu? Jā, tieši tā. Ērglis jau raujas sodu laukumā. Savaļnieks tomēr šķiet noteikuma pārkāpums un 11 sodu citienu piešķir Direktorenko. Ļoti interesants pavērsiens šajā spēlē, nu, ko iespēja Valmierai gūt otros vārdus šajā spēlē, un tādēļ jau dubultot savu pārsvaru. Tātad Raivs Rīsbergs pie bumbas pret Bogdanovu. Un vārds stāps glābi Gulbens futbols, bet šeit Bogdanovs glābi. Un rezultāts netiek dubultots. Un raida bumbu sodu laukumā un tur šķiet nedaudz neveiksmīgi nospēlē vārdsargs un vārtu pārliknis. Vārtu pārliknis un bumbu tomēr nešķērzo vārtu līniju un jau uz priekšu dots Valmieras futbols. Savaļnieks ar bumbu pret viņu neviens nenospēlē, šķiet spoks nogāž. Savaļnieki neaizķērās noteiktais mākslīgā zālē. Šeit Savaļnieks zaudē līdzsvaru un krīt. Tā teikt, ir divi aizsargi, divi vīri pie sodu laukuma un 5 cilvēki sodu laukumā, kur pretī ir nedaudz vairāk Gulbens futbols centrējums sodu laukumā. Tur neveiksmīgi nospēlē Savinovs, arī centrējums nebija tas labākais. Un šeit iespējams labi. Vien bija, ka Savinovs nepalaid bumbu, ko prasīja Bogdanovs. Labi piespēl šeit un Savaļnieks. Bumbu līdo garām vārtiem. Ļoti bīstama epizode gūt vārds. Kā futbols bieži vien saka, uz ģertuvēm. Jo pirmajā puslaika izskaņā ielaist vārds nekad nav patīkam. Tas izsit no sliedēm, jo varēja tikko doties ģertojas ar vienu rezultātu, bet šeit jau būtu 2 vārdu deficīts, kas būtu nedaudz grūtāk. Meklē, kamā dot piespēli sodu laukumā un šeit. Kurva, sitiens! Vārtos ļoti labi nospēlē Arnaus, labi pozīcija izvēlēs, bet turpinās uzbrukums Gulbens izpildījumā. Ogāva ar bumbu labajā malā, pret viņu Jaunzems. Ogāva ļoti ātri spēlētājs, piespēl sodu laukumā virzienā, un kur ir bumba? Un šeit Fudžikava sitiens neizdodās, noteikti bloķēts viņš. Un tādēļ stūra sitiens, nu, vairāk bīstam tādu momentu pie Valmieras futbolistu vārtiem. Pirmā puslaika izskaņā. Labi piespēlo Gāvas izpildījumā labajā malā, tika apspēlēts Jaunzems un tur nedaudz neveicās Fudžikava. Ļoti veiksmīgi spēlē šajā epizodē vārdsargs Elvis Arnaus, fantastisks. Tiek atsis šī bumba un tādā kā eiforijā varētu būt šis Valmieras futbola vārdsargs. Un bumbu nogadot Mārcis Mēglim uzreiz tiek meklēts. Niks Savaļnieks, lūk, ar Ēglis ar bumbu, var uzsist pa vārtiem. Tas tiek arī darīts sitiens un bīstama epizode. Šeit ļoti labi nospēlē Marks Bogdanovs, ļoti labi nospēlē arī Mārcis Ēglis. Tikai Bogdanova meistarība. Liedz Valmieras futbolistiem gūt otros vārds varbūt tagad, un šeit Bogdanovs veiksmīgi pozīcija. Uzņem varbūt varēja uzsist pa vārtiem, bet šeit arī labi piespēle bija uz Mārcis Ēgli. Nu ko, vairāk bīstam momenti arī pie Gulbens vārtiem. Varam tiešām uzslavēt visu Valmieras komandu un īpaši. Kas gan notiek aizsardzība arī tagad. Lūk, šeit Savaļnieks viens starp vairākiem Gulbens futbolistiem un bīstams vārtu guvums. Kas par perfektu vārtu guvumu. Labai augšajā stūrī, precīzāk nevar. Ja nu tur bija zirnekļa tīkls, tad viņš jau vairs tur nav. Un rezultāts dubultots Valmiera 2-0. Pirmā puslaika izskaņā gūst ļoti skaists vārds Niks Savaļnieks. Tādējādi kļūstot par, nu, varētu teikt, turnīru pagājām rezultīvāko spēlētāju. 2 vārti jau šim futbolistam. Kā tad tas viss sākās? Ļoti labi piespēles priekš, kur Savaļnieks viens starp vairākiem Gulbens futbolistiem mierīgi uztver bumbu, nomet viņu tālāk uz savu pusargu. Šeit mums gan diemžēl nav, bet, nu, pieņemsim, ka tablo ir rezultāts 2-0. Un labi piespēles Siksalietis šeit, Ždanko nokavē un veiksmīgi nospēlē Lazarevs. Cik tur trūka, lai bumbu tik pārmest pāri Lazarevam. Ždanko nokavē šajā epizodē.
Nevienu Gulbenes futbolists nav, šoreiz gan noveicās un bumbu nonāk pie Gulbenes spēlētājiem. Tagad jau šeit ļoti ātrs ir Japāņu futbolists. Labi tiek apspēlēts pretspēlētājs un ļoti viltīgs sitiens. Izskatījās vienā brīdī, ka bumbu varētu dot skaisti kreisajā augšējā stūrī, bet tad beigās mēs sapratām, ka bumbas amplitūda nemaz nav tik liela un tādējādi viņa piezmēs tieši. Ķirsim rokās. Precīzi izklupiens Bankava izpildījumā, tādējādi rehabilitējās pēc varbūt nedaudz ekstravagantās piespēles. Šeit kļūdās Ērglis. Pavličenko, bumbu uz sitienu kājas, kājas sitiens pa vārtiem, labs sitiens, šeit arī ķiris, labu pozīciju ieņem, šeit turpina Fudžikava ar bumbu, Klimovs ar bumbu kreisajā malā, tiek apspēlēts pretspēlētājs, jāmeklē savu partneri, kam atdod piespēli, šeit Klimovs tiek gāzt un 11 metru sodu sitiens. Sagaida savu brīdi arī Klimovs, ļoti labi ar vienu kustību tiek novākts pretspēlētājs un sagaidīts kontakts izklupienā un tādēļ iespēja samazināt rezultātu Gulbenes futbolistiem un tagad tiek diskutēts par to, kurš gan sitīs 11 metru sodu sitienu, Kurma gan paņem bumbu un Fudžikavam neļauj izpildīt sodstienu. Nu, ko vērosim? Cerams, šī pārliecība vainagosies ar vārtu gūmu, jo tagad būtu pēdējais laiks, lai gūtu pirmos vārtus, jo jau, ja vēlāk viņi tiek gūt, tad būs grūti gūt divus. Nu ko, Kurma pret ķirsi, Kurma sit un šeit bez variantiem. Kurma gūst vārts, 1-2, rezultāts samazināts. Un šeit jau direktora Renko aizrāda vārtsargam, lai dot bumbu. Uz mājām viņi nest nedrīkst. Nu ko, rezultāts 1-2. 1-2, Kurma gūst cels pirmos vārtus šajā turnīrā un pirmos vārtus visai Gulbenes komandai. Bet tā varētu būt liktenīga epizode. Nu, diez vai, vērosim, kas tālāk šeit jau. Valmiers futbols dots uz priekšu. Labi piespēle un aizmugurs stāvoklis gūt tiek vārti, bet gūt tiek vārti Valmiers komandas izpildījumā. Nu, kārties tāds kā zvaniņš pie Gulbenes vārtiem. Ciedams Valmiers futbolu līdz te atbalsts, sitiens ar galvu, laba epizode. Bet šoreiz neizdarās apdraudēt. Tā pa īstam Gulbenes vārds, jā brīdī, kad spēlētājs ienāk laukumā no rezervistu soliņa. Šeit Miyazaki ar bumbu, tiek apspēlēts pretspēlētājs, jāmeklē savu partneru, un šeit Kurma sitiens un bumbu lido garām vārtiem. Kas par epizodi? Šeit asi nospēlē Kalvs Burovs. Un gāsts tiek Ogava. Mirklē priekš interesanti bija, ka Kurma uzdeva Ogavam jautājumu krievu valodā, kāpēc viņš nedod viņam piespēli. Nu, nav īsti liels garantijas, ka Takeo Ogava atbildēs viņam raitā krievu valodā, kāpēc tas netiek darīts. Un šeit Miyazaki sitiens šeit nolūst un tādējādi neapdraud Valmiers Glasas komandas vārds. Un Ingus Ķirsis nesteidzīgi, kur tad steigties, rezultāts 2-1. Piespēle uz Kurmu, tiesnesis ieņem nepareizu pozīciju, bet tomēr sitiens pa vārtiem un šeit Ķirsis veiksmīgi nospēlē. Varbūt Direktorenko nedaudz bija labi piespēle Ždenko izpildījumā. Šeit labajā malā var piesteigt Ogava. Tas netiek darīts. Miyazaki ar bumbu pakreiz pieslēdās. Nē, tomēr piespēle ir pa labi. Un šeit sitiens vienā pieskārienā un nedaudz neprecīzi vārtsargs nospēlē arī ļoti labi. Šajā epizodē labi pozīcija ieņemt. Nebija arī sitiens gluži precīzi stūri. Un tādējādi vēl viena pietiekama laba iespēja. Nu, ja nevar teikt, ka izšķērdēta, tad nerealizēta, jo īsti neraujās Valmiers Glasas futbolisti. Apdraudēt vārdu šeit stūrs. Te ne tikai 4 vīri sodu laukumā, pie sodu laukuma vēl 2 vīri no Valmiers. Bet šeit viens pats nonāk Savaļnieks un tas ir hat-trick. Tikai 4 vīri sodu laukumā. Kā iepriekš minēja, 3. vārti. Savaļniekam rezultāts 3-1. Valmiera nopietnas pieteikums 3 punktiem. Tātad ļoti labs centrējums sodu laukumā. Viens pats netraucēts. Bez mazai bija iespēja pajautāt vārtsargam un aizsargam, kurā stūrī viņi vēlās ielaist šos vārtus. Kas notiek jauns Latvijā un gūta elementāru vārtu ar galu tālajā stūrī. Tādējādi pirmais hat-tricks ziemas kausā un to gūst neviens cits kā Niks Savaļnieks. Otrajā puslaikā viens vārds atgūst Viktors Kurma arī no 11 metru atzīmes, bet neilgi līdz otrā puslaika beigām vārtus gūst Niks Savaļnieks. Tādējādi noformē savu hat-tricku un 3-1 uzvara Valmiers Glasas komandai.